čau. Es atkal lidostā. Laižu uz Turciju. Bišķīti jāatpūšās, jāpasildās, jāatslēdzas. Kārtējais atvaļinājums. Labi, joks. Jāaizbrauc uz Turciju pastrādāt. Jānomaina mūsu darba vadītājs objektā. Viņam jāatgriežas uz 2 nedēļām mājās. Nedaudz lietiņas jāsakārto. Tā kā man tuvākās 2 nedēļas sola būt siltas. Tā kā tā. Šoreiz man ir 2 somas. Vienu vadu tā kā papildus instrumentu kolēģiem, jo mūsu turku kolēģi tā kā švakāk ar tiem instrumentiem, viņi nevar izsniegt to, kas mums vajadzīgs, bet nekas, atradīsim savu. Lūk tā. Tā kā es atkal lidoju. Čau. Es Stambulā jau. Lidojums bija riktīgi foršs, tā kā pilotiem respekts. Es lidojuma laikā paspēju gan palasīt visu, ko gribēju, gan vēl paralēli filmu paskatīties, paklausīties. Tā kā lidojums bija tāds diezgan viegls un pagāja baigi ātri. Stambula, jā, pati pilsēta. Es esmu bijis vairāk ar Stambulā. Pašā pilsētā esmu bijis vienu reizi. Un arī tā garām ejot pa nakti, tā kā varētu teikt, ka Stambulā neesmu bijis. Stambula ir pietiekoši nozīmīga pilsēta, lai šeit braukt atsevišķi. Un kaut kādu laiku te pavadīt ekskursijās un apskatot kaut kādus objektus. Jo Stambula ir ļoti nozīmīga gan Turcijai, gan arī pasaules mērogā, jo šeit savulaik, bet īstenībā pat tagad arī ir visi tādi loģistikas un globālās politikas tāds punkts šeit. Tā kā, jā, Stambulas gan gribētu tā atsevišķi paceļot pa Stambulu. To kaut kad. Lūk, gaidu savu reisu, tā kā gan jau nākošā filmēšanas reize būs jau Adanā. Labi, visiem čau, pagaidām. Skatieties, kas te ir Stambulas lidostā. Te ir tāda piramīda ar spoguļiem, kur iekāpjot. Vari redzēt savu pakausi. Ļoti interesants efekts. Nekad no tāda rakursa sevi nesanāk redzēt. Interesanti. Tā kā no augšas. Plika pļaška pagaidām vēl nav. Čau! Es jau Adanā, viesnīcā numuriņā, tā kā viss kārtībā. Jā, atlidoju, lidojums viss bija kārtībā, bet, protams, bez jautrībām neiztikām. Iegājām terminālā un ieslēdzās tas rotējošais, sāka padot somas un pēkšņi visi paņem somas, aiziet projām. Mēs 5 paliekam bez nekā, lenta apstājas. Paiet vēl brīdis, atbrauc busiņš ar kundzi. Kundze saka, ka mūsu čemodāni ir citā terminālī. Sabāza mūsu busiņā un aizveda projām. Tā kā es paņēmu tās somas citā terminālā. Tā kā, ja man arī kāds sagaidīja, tad mums nebija varianti tikties, jo viņiem nav to stumjamo ratiņu, respektīvi es to 30 kg somu, čemodānu, mugursomu, visu nesu ārā. Man nebija variants aiziet uz to pirmo terminālu atpakaļ. Man nav arī sakara, lai sazvanītu kādu, kas man tur gaidīja. Tā kā es tik paņēmu taksi, ielēcu iekšā un aizbraucu viesnīcu. Pie tā tas man neko nemaksā, knapi 5 eiro.
Ādana pilsēta ar bagātu vēsturi, kas aizņem vairāk nekā 1700 kvadrātkilometru platību un apdzīvota ar vairāk nekā 2 miljoniem iedzīvotāju. Tās atrašanās vieta pie 2 lielu kultūras reģionu robežas, Vidusjūras un Tuvo Austrumu, padara to par galveno tirdzniecības un kultūras centru. Pastaigājoties pa Ādanu, izceļas tukšas vietas no ēkām, kas ir izpostītas zemestrīces dēļ. Bet tajā pašā brīdī, gluži kā pretēji, parādas mūsdienīgas un rūpīgi uzturētas mājas un parki, radot kontrastu starp pagātni un tagadni. Pa visu Turcijas braucienu man bija tikai viena pilnvērtīga brīvdiena, kuru, protams, es pavadīju ekskursijā pa pilsētu. Pirmajām kārtām devos apskatīt Turcijas lielāko mošeju, kuras nosaukums ir Sabanči Merkez. Čau! Atrodos parkā, kas ir blakus lielākajai mošejai Turcijā. Man izdevās arī pastaigāt apkārt pašai mošejā un pat iekļūt viņā. Man ir daži kadri no turienes, tos es arī te ielikšu. Ļoti interesanta vieta, ļoti liela ēka, mošeja. Ļoti iespaidīga tāda sajūta atrodoties iekšā. Tieši pie ieejas satiku kungu, ļoti izpalīdzīgs kungs izrādās, viņš ir glābējs un viņš strādāja te netālu no Adanas, palīdzēja cietušajiem no zemestrīces. Lūk, viņš runāja foršā angļu valodā un tad es viņu izjautāju, kas un kā man jāuzvedās, kā es drīkstu iekšā vai es nedrīkstu, kas man jādara. Viņš bija tik laipns visu man arī izstāstīt. Ieveda mani iekšā, pastāstīja, ka man jānovēl kurpes, kur man jānoliek, kas un kā. Un izstāstīja, kur jāiet sievietēm, kur jāiet vīriešiem, kāpēc tā. Un kā notiek tā visa procedūra, visa tā ceremonija. Ļoti interesanti un vispār ļoti iespaidīgi. Atrodoties iekšā, man likās, ka man būs tāda nospiesta sajūta, ka man gribēsies iet prom, kaut kā neumalīgi, bet nē. Iekšā ir ļoti komfortabli. Cilvēki atsaucīgi, neviens uz tevi neskatās tā ar šķību aci. Tā kā mierīgi var iet iekšā un atrasties un izbaudīt šo te arhitektūru un šo te lielumu. Mošeja tik tiešām ir lielākā Turcijā.
Tās garākie minareti sasniedz 99 metrus augstumā, tie zemākie ir 75 metri augstumā. Un, principā, tos minaretus var redzēt no jebkuras pilsētas vietas šeit. Sanbančī mošais būvniecība ir pabeigta 1999. gadā, kā drošības un atbalsta simbols Adanas iedzīvotājiem, kuri tad bija tikko pārdzīvojuši vienu no lielākajām zemestrīcēm. Mošais ēka ir ļoti iespaidīga izmēra. Tās kupols ir 32 metri diametrā un 54 metri augsts. Mošajā vienlaicīgi var atrasties līdz 28,5 tūkstoši cilvēku. Apkārt mošajai ir ierīkots fantastisks parks, kuru pilsētas iedzīvotāji var baudīt sakoptu vidi un klusumu. Atrodos pie seno laiku tilta, akmens tilts, Romas impērijas laikā, būvēts 4. gadsimts. Imperators Konstantīs II ir pasūtījis šo tiltu. Esot ļoti svarīga pilsētas tāda artērija. Tiesa šobrīd tiek izmantots šis tilts tikai kā gājēju tilts, un, protams, motocikli un mopēdi visi brauc ar turpat. Kur gājēji, tur arī motocikli un mopēdi ir atļauts. Tā kā esmu izgājis turp šurpu šo tiltu, diezgan interesanti. Visi brauc ar mopēdiem, pīpinās, gājēji turpat blakus, tā kā viss kārtībā. Visiem čau, piekdienā. Šodien lidojam mājās. Līdz lidostai ir 2 stundas, tā kā ir laiks aiziet pabrokastot. Pastaigāju pa aptiekām. Dabūju apiet 6 aptiekas, kamēr dabūju visu, kas vajadzīgs. Bet sarakstīs arī bija tāds. Nav maziņš. Tā, viss. Laižam uz lidostu. Te bija forši, bet mājās, protams, labāk.
Nu viss, esmu lidostā. Jālido mājās. Adanas lidosta ir tāda maziņa. Pavisam maziņa. Daudz mazāk nekā Rīgas lidosta. Mums pat nelaiž pie geitiem, jo tur īstenībā nav kur atrasties. Visi atrodas kopējā zālē un tad tikai iet uz geitiem. Nu viss, kontrola izieta, gaidām lidmašīnu, aptuveni pēc 20 minūtēm laidīs iekšā. Nu, es tam noskrējies. Beigās sanāca paskriet pa Stambulas lidostu. Nu, te prikoli, protams. Es no autobusa, kurš veda mūs no lidmašīnas līdz lidostai, es no autobusa izkāpu ārā un reiz pa taisno iegāju durvīs. Un izrādās, es iegāju kreisajās durvīs, kur ir bagāži jāņem. Bet man bija jāiet labajās durvīs, kur ir uz citu lidojumu jāiet. Es burtiski 2 soļus spēru iekšā tajā, iegāju pa durvīm 2 soļi, sapratu, ka es ne tur, griezos riņķī un tur jau apsargs priekšā, nelaiž ārā, viņš saka, viss, tādi noteikumi nedrīkst. Es saku, man blakus durvīs jāiet, metru jāpaiet. Nē, viss. Es saku, es nokavēšu reisu. Nē, ārā. Beigās es dabūju iziet ārā no lidostas un visu pa jaunu to ceļu bija jāiet iekšā. Es skriešu to visu, paldies Dievam, tad nebija aizsaršanās ne pie pasas kontrolas, ne pie vispār, ne tās rentgena kontrolas, kur visas mantas pārbauda. Paldies Dievam, tur nekādas aizsaršanās, un tā Stambulas lidostā bija diezgan raiti, viss kustās, jo cilvēku plūsma tā ir nenormāla, un tad es baidies, ka būs rindas, un ja būtu rindas, protams, es būtu dziļā dēļ, bet nē, esmu laicīgi, vēl pat ir pāris minūtes, aiziešu kaut kādas konfektes nopirkšu. Nu viss, mans čemodāns ir pie manis, tā kā viss, es tagad sagaidu savējos un laižam mājās. Ar to arī uzskatīsim šo braucienu kā nobeigtu. Tā kā visiem paldies, visiem čau, līdz nākamajai reizei. Nu viss, mājās, viss labi. Tētis mājās.